ieradāmies Valmierā Vanšu tiltam, kurā arī uzņemsim kādu kadru. Tagad braucam Valmierā pa stacijas ielu. Auguru ielu Valmierā. Un tagad pārbraucam pāri Gauja pa dzelzs tiltu Valmierā. Ļoti patīkami braukt pa jaunu izveidot Leona Paigles ielas galu virzienā uz Valmieras slimnīcu. Patreiz braucam pa Valdemāru Baložu ielu. Jāteic, tas, ka Valmieras pilsēta ir ļoti labi sakārtota tieši priekš velobraucējiem. Ir izveidotas uz ietvēm velobraucēju joslas. Iela infrastruktūra ir ļoti labi sakārtota. Tāpēc aicinu visus pārsēsties no mototransporta un automašīnām uz velosipēdu. Var izbraukt cauri Valmierai no viena gala līdz otram un arī apkārt Valmierai. Tagad braucam pa atjaunoto Alvila Freimaņa ielu, kur agrāk tāds trotuārs, kā tagad mums nebija. Izveidot kolosālu infrastruktūru velobraucējiem gājējiem, arī ar atpūtas soliņiem, atkrituma pletnēm, kurās var piesēst, atpūsties un iedzert kādu atspīdzinošu dzērienu. Arī mēs to darīsim. Rīgas iela netālu no Valmieras televīzijas torņa. Pie Valmieras olimpiskā centra. Un tagad tuvojamies pie Māžu tramvaļu BMX trases Valmierā, kur patreiz notiek treniņi. Tagad braucam garām jaunu celtnei dienestu viesnīcai Ausekas Valmierā. Un atkal atgriežamies uz galvenās ielas Valmierā, Rīgas ielas. Un turpinām lielisko braucienu par skaistajām Valmieras ielām. Un līdz nākošai reizei. Un tiekamies uz veloceliņiem. Atā!